Sveiciens visiem šajā siltajā aprīļa dienā. Šodien esmu atbraucis ciemos apskatīt šādu te skaistu motociklu. Īši Planēta Sports 76. gada. Lūdzu, mēs viņu pastīsimies tuvāk. Arī saimnieks pastāstīs, kas un kā. Interesanti tas, ka šis motociklis ir bijis praktiski vienās rokās. Tā kā nekas it kā viņam nav pārtaisīts. Daži sīkumi. Par to sīkāk pastāstīsim. Motociklis tika jauns iegādāts 76. gadā. Mūsu ģimene, mans mātes brālis. Jā. Valmierā viņi iegādājās un izmantoja laikam darba vajadzībām. Braukāja kolhozā, brigadieris bija. Tā noskarājiens viņam ir 12 000. Kā tā tālāk tā vēsture viņam? Tālāk bija tā, ka tas motociklis uz 10 000 noklemēja. Un tad iecevā tajā laikā bija garantijas remonts, vispār bija remonts, motociklu servis vienīgais Latvijā. Un tur viņi atremontēja, nomainīja kloķeni, cilindru virzulu. Pa garantiju, ja? Ja pareizi atceros, tad pa garantiju tas bija, jā. Vairāk viņš īsti pēc tam, līdz pat mūsu laikiem nekur nefigurēja. Bet skati jūs teicāt vienreiz viņš ir gājis, ja? Divreiz, ja? Skatis divreiz ir izgājis. Kuri gadi tie varēja būt apmēram? Pirmsākumos, viņš izgāja skatu vienu reizi. Tagad viņš ir gājis divas skatus mūsu laikos. Tajā laikā, vienu skatu. Tā šeit arī ir iegādes dokuments. Vispār es varu paņemt arī mani tehniskā pasīvi vecā. Tas 76. gads un 7. maijs, laikam. Šādu grāmatiņu deva motocikliem, kas tika iegādāti jauni. Šāds tas skaistulis. Nedaudz es viņu tuvāk apstāstījuši, kas un kā, jo interesanti tas, kas 76. gads, bet dažas detaļas it kā neatbilst šim gadam, bet, it kā viss no rūpnīcas. Tā kā tūlīt apiešu tuvāk un pastāstīšu, kas un kā. Tātad, kā viņš ir 76. gada, nevis it kā viņš ir, bet kas ir interesanti. Tātad izpūtais taisnais. Tātad aizmugurē kāpšļi stiprinās atsevišķi, kas it kā ir tikai 74. un 75. gadam. Iespējams, ka viņš ir bijis varbūt tā kā 75. gads, bet varbūt pārdot 76. varbūt. Tālāk, kas vēl bija interesants? Karburators Mikūnī, kraņiks, arī agrais. Tālāk, pultis ir ordinālās. Rokturīši, saimnieks saka, ka tie ir salūzuši un tāpēc tika uzlikts šādi. Spīdometrs arī viņa ordinālais. Tātad fāra arī ordinālā, kaut gan kā fāri 75. gada. Bet, arī viss elektrības vada, viss oriģinālā. Aizdedz oriģinālā. Aizdedz stikliņš, diemžēl, nav ordinālais, jā. Mūsu laika Krievijas. Jā, un pagriezieni arī it kā agrie, it kā jau pēc gada vajadzēja būt Stanley, bet, es pieļauju, ka rūpnīcā varēja būt tāda situācija, kad... Kaut kādu uzkrājumu varbūt pabeigt motociklu, kurus pēc tam izlaida. Jā, vai arī nebija uz vietas, varbūt dotajā brīdī un lika tas, kas praktiski, tas, kas bija. Tātad atstarotāji ordinālie. Spieķi tievie, tātad agrais variants. Spārns dakšs izskatās īsāk. Un tāds interesants eksemplārs. Ko vēl tu varētu parādīt? Stopņika Stanley.
Nu, ot šāds te skaistulis. Iedarbināt viņu var? Jā. Es neesmu viņu darbinājis no pagājušā gada. Ā. Tā, nu tūlīt saimnieks nodemonstrēs, kā viņš mums rūc. Parastā kontakta aizdedz. Nu, viss oriģināls. Laikam, nu, varbūt, ka viņi nemīl slapjiem, teiksim, vai ne? Bet, nu, ja ir savs, nu, induķena oriģinālā. Viss lādēšana, viss strādā. Nu, tās strādā pilnīgi viss, kam jāstrādā. Jā, nu šāds te skaistums mums šodien apskatā. Tā kā laikam uz šīs nots mēs beigsim. Paldies visiem, kas man skatās. Visiem čau!